Sveiki! Mani sauc Ivo Burkevičs, es esmu TV3 ziņu ekonomikas korespondents, un šodien mēs debitējam jaunu raidierakstu, jeb podkāstu Piķis un ģēvelis. Šeit mēs atskatīsimies ar kādu viesi kopā uz aizvadītās nedēļas interesantākajiem notikumiem, varbūt nedaudz padzīsim melnu un tā nenopietni padiskutēsim par nopietno ekonomiku. Jāsāk ar atrunu. Es, protams, zinu, ka noteikti visa pasaule augsta vēl vienu podkāstu, bet es domāju, ka varbūt mēs varam pamēģināt kaut ko interesantu izdarīt. Un tad ķersimies pie aizvadītās nedēļas. Nedēļas nogalē notika atentāta mēģinājums pret ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trumpu. Varbūt uzreiz prasīsiet, kāda tam saistība ar ekonomiku. Kopumā jau visam ir saistība ar ekonomiku. Akciju tirgi ASV pēc tam noreģēja, nosauksim to par pozitīvu izpratni, pieauga biržu indeksi. Tas lielā mērā bija saistīts ar to, ka pēc šī atentāta mēģinājuma sākās spekulācijas par to, ka visticamāk šis palielina Donalda Trumpa izredzes ieņemt amatu Baltajā namā, un republikāņi un Trumps tiek tomēr vispārīgi uzskatīti par biznesam draudzīgāku partiju un politisko spēku. Par tirgiem paturpinot, šonedēļ arī zelta cenas turpināja sist rekordus, un šādu dinamiku mēs redzam jau ilgāku laiku, un tur parasti šo dārgmetālu pērk, aug pēc tā pieprasījums un attiecīgi arī cenas, tad, kad ir augsta inflācija, valda liela nenoteiktība un nedrošība, un arī reaģējot uz centrālo banku rīcību un par centrālajām bankām runājot, Eiropas centrālā banka šonedēļ izdarīja to, ko lielā mērā finanšu tirgi jau prognozēja, ka tā izdarīs, ja precīzāk sakot, neizdarīja neko. Procentu likmes Frankfurtē centrālajie banķieri nolēma saglabāt nemainīgas, un tas nozīmē, ka Latvijas kredītņēmējiem būs vēl kādu laiku jābauda šie augstie kredītu procentu maksājumi. Protams, pēdiņās jābauda arī uzņēmējiem. Tas nozīmē pastiprināts problēmas attiecībā uz ekonomikas pieprasījumu, un tajā pašā laikā visticamāk varēsim turpināt raudzīties uz banku pasakainajiem peļņas rādītājiem. Un turpat Vācijā paliekot, tur nolemts stingrāk vērsties pret dažāda veida aktīvistiem, vai tas būtu klimata vai citi, kur uzskata, ka savu cēlo mērķu vārdā labs risinājums, kā pievērst uzmanību tiem būtu, piemēram, pielīmēties vai pie skrejceļa vai kādā citā veidā mēģināt pabojāt veselam baram cilvēku ceļojumu plānus. Diez vai tur līdz galam šie aktīvisti aizdomājas par to, ko šīs akcijas brīdī par viņiem domā pārējie un ko tas varbūt nodara arī viņu pašu mērķiem. Savukārt Eiropas Savienības vispārējā tiesa šodien atzina, ka Eiropas komisija līdz galam nav labi izdarījusies attiecībā uz vērienīgajiem vakcīnu iepirkumiem, ko Brisele darīja centralizēti. Tiesa pateica, ka pārāk liela slepenība bijusi visā šajā lietā, un sabiedrības interesēm šeit tomēr būtu jābūt vairākumā un jāprevalē par šīm lietām. Un no vienas puses komerci informācija, bet man kā žurnālistam šķita svarīgi pateikt, ka arī šeit ir tiesa norādījusi, ka atklātībai ir jābūt primārēji. Savukārt tuvāk mājām Baltijas valstu augstsprieguma tīklu operatori paziņoja, ka no nākamā gada mēs atvienojamies no tā sauktā BREL tīkla, kur mēs esam vienotā elektrosistēmā joprojām ar Krieviju un Baltkrieviju. Līdz šim komerciālā visa tirdzniecības plūsma jau bija apturēta. Tas nozīmē, ka nekāds bizness šajā plaknē nenotika, bet strāva tehniski turpināja plūst pa vadiem, jo mēs bijām tieši tā saslēgti vienotā elektrosistēmā, un nākamgad šīs saites tiks sarauts. Un varbūt te arī ir kaut kas, par ko padomāt biznesmeņiem, kuri joprojām domā, ka 30 sudraba grašu dēļ ir vērts turpināt taisīt biznesu ar agresoru. Laimes lāča nav, un noteikti nav pie Krievijas lāča. Savukārt maigākas nots. Lietuvā lemj, ka ēdinātājiem turpmāk būs aizliegts bez maksas izsniegt vienreizējos plastmasas traukus. To varēs izdarīt tikai apmaiņā pret depozītu, un būs atļauts, piemēram, vai papīra, kartona versijā, kas šķiet varētu radīt kaut kādas struktūrāls problēmas attiecībā uz ēdienu vai arī koku, kur jau varbūt uzreiz kaut kāda biznesa niša. Un kas vēl interesanti, paredzēts, ka būs arī iespēja klientiem pašiem ņemt līdzi savus traukus uz ēdināšanas vietām, kamēr tie atbildīs higienas prasībām. Kas varbūt arī ir samērā amizants skats, potenciāli iedomājoties, kā brāļi lietuvieši varēs no savām sekcijām izņemt servīzes un doties uz savu iecienīto restorānu. Savukārt tepat mājās nebeidzās šķietami bezgalīgais stāsts ar Rail Baltica un to, kā tālāk tikt šajā projektā. Satiksmes ministrijas valsts sekretāri atlaist no amata. Šodien uzzinājām, ka no Briseles esam saņēmuši papildu 350 miljonu eiro šim projektam.
Taču mēs cerējām uz krietni lielāku summu, proti 450 līdz 500 miljonu eiro. Tāpat uzzinājām, ka īsti nekas nav iedots lielajiem Rīgas darbiem. Un tā skaitā jau leģendāriem 3 pāļu tiltam, kuru sāka būvēt, vēl nezinot, vai finansējums tam būs. Pamatā viss, ko Brisele ir atvēlējusi, ir Rail Baltica pamata trasei, un skaidrs, ka šeit viss vēl tikai turpināsies izmeklēšanas ģenerāla prokuratūrā, izmeklēšanas Saeimā, un šķiet, ka te viss kļūs vēl tumšāks, pirms kaut kas sāks kļūt gaišāks. Tāpat piedzīvojam tādu kā filmas Groundhog Day, jeb Murkšķa diena cienīgu scenāriju. Vismaz man bija tāds sajūts, kā atkal redzējām diskusijas par LMT un Latelekom, jeb tagad jau TED, bet pie šī nosaukuma es nekad nepieradīšu iespējamu vai pārdošanu, vai pirkšanu, vai apvienošanu. Un tiešām šis jautājums aktualizējas šķiet ik pēc dažiem gadiem, nekur uz priekšu neesam tikuši. Bet valdība devusi mandātu ekonomikas ministrijai sākt jaunas sarunas ar Zviedru akcionāru, proti otru līdzīpašnieku abiem šiem uzņēmumiem par to, kā tad tālāk rīkoties ar abiem uzņēmumiem. Un vēl noslēgumā šodien, piekdien, puspasaule apmēram nobruka dažādu IT likstu dēļ. Labi, IT liksta bija viena, bet tas atsaucās gan uz bankām, gan uz lidostām un visu pārējo. Un tagad, kad muti jau gandrīz savs norunāta, laikam varu pievērsties arī mūsu šodienas viesi. Mums ciemos Latvijas bankas prezidents, vienlaiks ekonomists, kurā tādā tā kā formātā es tev vairāk šajien aicinu, Mārtiņš Kazāks. Sveiks, Ivo. Gribēju atklāsim, mēs te nedaudz parunājām aizkadrā un izrādās, tu kā kaislīgs makšķernieks, es apbraukājis praktiski visas vietas, ko es par laukiem saucu Latvijā. Vitrupējs bijis netālu no Tumšupes, kur tad tev vislabāk tie lomi ķers? Nē, makšķernieks savas labākās vietas nenodod. Bet tiešām Latvijas kartes vairāk zina pēc upēm un ezeriem. Jā. Vai kaut kas līdzīgs, nezinu, makšķerēšanas procesam ar ekonomikas analīzi? Es domāju, ka jā. Man arī īstenībā ekonomika patīk, tāpēc, ka ar vairāk vai mazāk vienu un to pašu komplektu tu var dabūt ļoti dažādus atrisinājumus. Un tieši tāpat arī uz ekonomiku. Tas ļoti svarīgi ir tiešām saprast to esošo situāciju, saprast, kā dažādas lietas savstarpēji iedarbojas, un tad tu arī vairāk var saprast, kas ar to ekonomiku notiek. Jā. Un galu galā ekonomika tomēr lielā mērā ir zinātne vai joma par to, kā rīkojas cilvēki. Ja. Par cilvēku izvēlēm. Tieši tā, ir dažas pamatsakarības, ja. Bet jautājums, cik spēcīgi tās kurā brīdī nostrādā, ir ļoti atkarīgs no konteksta. Ja. Līdz ar to ekonomika, manuprāt, ir tāpēc ļoti interesanta, ka tur ir ļoti plašs tvērums. Ekonomika, lai tu labi pārzinātu, tev ir jābūt ne tikai ar ļoti tādu labu un kvalitatīvu ekonomista izglītību, bet tev ir jāķer krietni plašāks spēles lauks, gan ģeopolitika, gan politika, gan tehnoloģijas, gan arī psiholoģija un cilvēku uzvedība. Vai tev tās IT likstas visas gāja garām, vai nezinu, kaut ko es piefiksēju? Tev viss gājas garām? Latvija īstenībā šajā situācijā, izņemot dažus mazus elementus, kur šīs lietas arī ir jau sakārtotas, ja, ir šim izbīlim finanšu sektors ir ticis cauri ļoti labi. Protams, no rīta līdz ko šīs ziņas parādījās, tad mēs arī to pārunājām, bet šoreiz mēs esam bijuši tiešām ļoti noturīgi pret tādām lietām. Varbūt šīs dienas svarīgākais jautājums. Vai tu zini, kas ir ģēvelis? Nē, es varu aizdomāties piķis un zēvele, ja, bet kas ir ģēvelis, es tiešām nezinu. Jā. Ģēvelis ir apvidu vārds, tas nozīmē viegliprātīgs cilvēks. Un tāpēc mēs tādā vieglākā prātā varbūt arī pamēģināsim padiskutēt par to aizvadīto nedēļu. Tas, kas man ļoti pievērst uzmanību, bija tiešām šis Latelekom, es joprojām izsaukšu par Latelekom, nevis tēt, bet Latelekom un LMT stāsts. Šķiet kaut kādi 2000 gadu, 20 gadu varētu būt, jau bez mazai riņķī, kopš mēs ir šīs visas diskusijas. Kur vispār tu atceries kaut kādas pirmās reizes, kad par to ir runāts, un kādā amatā tu vispār tajā laikā varbūt biji? Es laiku nenosaukšu, bet tas, manuprāt, ir bijis jau ilgstoši. Manuprāt, arī ļoti labi, ka šādas sarunas ir, jo šie abi uzņēmumi tiešām ir strateģiski svarīgi Latvijas valstī, Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas ekonomikai. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir lieli uzņēmumi. Ja?
Un ļoti būtiskās nišās. Viņi ir saistīti ar telekomunikācijām, ar tehnoloģijām, nu jau arī ar militāro rūpniecību. Līdz ar to arī ar būvniecību. Jā, līdz ar to tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir aktīvs, kas pieder īpašums, kas pieder Latvijas valstī, proti mums visiem. Nu, daļai, protams. Protams, daļai, bet daļai tas mums ir. Ja? Līdz ar to ir tikai normāli un, manuprāt, ļoti labi, ka akcionārs interesējas par savu uzņēmumu nākotnes izaugsmi, ko uzņēmums plāno darīt. Un, manuprāt, tā kā tur akcionāri pēc būtības ir divi, ir ļoti labi apsēsties pie galda ik pa reizei, pārunāt, kādas ir intereses un saprast, vai nu tad ir jāiet kopā, ja, vai ceļi šķiras, un katrs dara kaut ko savu. Un tādas akcionāru stratēģiskas izvēles, manuprāt, ir ļoti normāla lieta. Un es ļoti ceru, ka tas arī uzņēmumu palīdzēs nākotnē pieņemt tālredzīgus lēmumus, jo vide mainās ļoti strauji. Mēs nevaram skatīties tikai uz iekšpusi. Ja. Šādiem lieliem uzņēmumiem ir jāskatās arī uz eksporta tirgiem. Un šī stratēģija jābūt ļoti skaidrai. Un es pieņemu, ka tur tā viena no problēmām ir, ka varbūt tur tā akcionāru struktūra un tas... Nu, tā viennozīmīgi ir ļoti sarežģīta. Viennozīmīgi ļoti sarežģīta un izstāsta, ka mēģinājuši viens otru, teiksim, tādu pārliecināties, ka otra pusi nevar otru apčakarēt. Un ka varbūt ir sanācis tā, ka bišķiņa apčakarēts jūtas abas puses, jo es pieņemu, ka no vienas puses tur tas traucējums nav tajā brīdī, kad viens uzņēmums atbild par laikā, kad mums ir mobilais telefons vai fiksētā telefona līnija, bet tad, kad abi sāk piedāvāt jau satura pakalpojumus, tad, kad abi konkurē savā starpā ar to, vai mums ievilks optisko internetu vai rūteri noliks, nu tad gan jau tie īpašnieki var sākt skatīties, kāpēc mani divi uzņēmumi tagad savā starpā konkurē un ēd viens otru nost? Iespējams, tas arī viens no aspektiem, bet es uzsvērtu divas lietas. Pirmkārt, ir normāli, ka akcionārs interesēs par savu uzņēmumu nākotnes izaugsmu. Ja. Un tas ir punkts 1. Punkts 2. Mēs nedrīkstam skatīties tikai Latvijas ietvaros. Ja. Tehnoloģijas mainās ļoti ātri, konkurence pasaulē pieaug, lielāku uzņēmumu spējīgāki investēt, inovēt vairāk un līdz ar to būt gatavāki nākotnē. Ja akcionāru pusē ir dažādas intereses, ja, tad labāk to pēc iespējas ātrāk noskaidrot un saprast, kā rīkoties, jo šādas izvēles viennozīmīgi ir Latvijas iedzīvotāju interesēs ļoti labi, lai atbildīgās ministrijas dara savu darbu un lai tie uzņēmumi aug strauji. Jo tā, kā es minēju iepriekš, eksports ir ļoti būtiska sastāvdaļa no nākotnes izaugsmes. Un, ja mēs neejam uz citiem tirgiem, un ja, piemēram, akcionāru interešu dēļ, ja tā konkurence tiek vairāk, vērts uz iekšpusi, nevis arī uz ārpusi, tad mēs noēdam to izaugsmes potenciālu. Bet ļoti labi, sarunas sākušās, skatāmies, kāds būs rezultāts. Dzīvosim, redzēsim. Cik es pareizi tagad atceros, oktobrī ekonomikas ministrijai ir jāziņo par to, kāds ir bijis šīs sarunu rezultāts, vai vismaz kaut kāda iedīgļa attiecībā uz iespējamām izmaiņām tajā, kā tā viss kopums tiek pārvaldīts. Par inflāciju parunājot un par to, ko es jau pieminēju apskatā, par to, ka zelta cenas sit rekordus. Pats zeltu iepirki? Sapirki zeltu? Nē. Kāpēc? Nē. Man kā centrālās bankas vadītājiem īstenībā ļoti liela ierobežojuma kaut kādus es tā pieņēmu. Finanšu ieguldījumus veikt. Jo vienkāršāk, jo labāk, ja, un depozīts bankā, un cerams krāju obligācijas, un varbūt tās pensiju fonds un kaut kādas tādas lietas. Bet pats aktīvi finanšu resursu pārvaldīšanā iesaistīties es nedrīkstu. Bet jā, mēs redzam, ka zelta cenas ir kāpuši diezgan strauji, un īstenībā pēdējo pāris gadu laikā ļoti būtiski, tagad jau tuvu pie 2500. Protams, tev būs jautājums, vai Latvijas bankā ir zelts? Jā, protams, ir. Protams, un mēs no tā tiešām kā katrai kārtīgai centrālai bankai. Jā, un mēs no tā arī diezgan labi pelnam. Kāpēc cenu kāpums ir noticis? Virkni dažādi lietas. Protams, neskaidrības laikos inflācija augsts un tādas lietas, protams, cilvēki arī izmanto zeltu kā tādu drošības. Tad kā apdrošināšana. Jā, tā drošības finanšu aktīva. Bet, kā mēs redzam, inflācija būtiski jau mazinājusies, bet zelta cena vienalga un pieprasījums diezgan augsts. Viens no būtiskiem faktoriem ir arī, protams, ģeopolitika. Jā, mēs skatāmies, ka pērn un šogad izstāsta, ka galvenais zelta pircējs ir Ķīna. Jā. Un mēs redzam, ka maksājuma sistēmas un centrālo banku rezerves, protams, arī var tikt iesaldētas. Līdz ar to ir valstis, kas arī ģeopolitiski iemeslu dēļ investē zeltā. Un tas arī to zelta cenu daļēji ir viens no galvenajiem faktoriem, kas cenu uz augšu.
Klausies, bet kad mēs to Latvijas zeltu beidzot vedīsim mājās? Cik var? Es domāju, ka ļoti labi, ka zelts atrodas tur, kur tas pašlaik atrodas. Tas ir drošībā, tas ir pie mūsu strateģiskiem partneriem. Un tur tam, manuprāt, arī ir jāpaliek. Atceramies 40. gadu. Visi zelts, kas bija Latvijas bankā, visi dārgmetāls, kas bija Latvijas bankā, diemžēl Latvijā bija zudis. Un tā sāpīgākā lieta, protams, ir arī tā, ka labi, grāmatvediski tas saucās zelta lūžņi. Ja? Bet īstenībā tas bija tas zelts, ko Latvijas ģimenes, Latvijas sievietes saziedoja Latvijas neatkarības sākuma posmā, lai izveidotu centrālo banku un ieviestu savu valūtu, savu latu. Ja? Diemžēl tas viss ir pazudis ar galiem ūdenī. Ja? Mēs, protams, arī no Latvijas bankas puses esam interesējušies par to, kur šis zelts ir palicis, kas ir noticis ar tiem cilvēkiem. Diemžēl Krievija to nozaga, un tas arī ir viss, kas ir zināms. Ja? Bet savukārt zelts, kas bija ārpus Latvijas, protams, ļāva uzturēt Latvijai vēstniecības. Ja? Un līdz ar to, kad mēs atguvām neatkarību, tas atkal bija pamats mūsu centrālās bankas neatkarībai un savas valūtas ieviešanai. Tā kā šajā brīdī zelts atrodas ārzemēs, un, manuprāt, tā ir pareizā vieta, kur tam atrasties. Kas ir tā zelta posma? Jo dažkārt es domāju, un tā pievilcība cilvēkiem joprojām, jo dažkārt tiešām man tā sēž, domāju, zeltu neapēdīs kritiskā brīdī. Pasīvus ienākumus, tā teikt, nenes. Tu nepelni tur procentus vai kaut kā, vai dividendes no tā vispārējā. Pelna. Nosacīt, es teiktu, ka nosacīt tas tomēr ir pasīvais ienākums. Kas varbūt ir tas šārms, kas saglabājas to aktīvu, tik ilgi joprojām pievilcīgi? Tur ir vesela virkni faktoru, manuprāt, arī tie mainās laikam ejot, bet uzsveršu dažus. Viens ir tāds, tas ticības stāsts. Ja? Tas ir tas, kam cilvēki uzskata, ka ir vērtība jebkuros laikos. Ja? Līdz ar to ticība, īstenībā finanšu sistēmas pamatā lielā mērā arī ir ticība un uzticēšanās. Ja? Un zelts ir tāds elements jau ļoti ilgu laiku. Otra lieta, zeltu var arī izmantot dārglietās, kas parāda statusu, kas parāda pārticību, ja, un tas pieprasījums vienmēr arī būs tāds. Bet zeltu, protams, arī izmanto mūsdienu elektronika un tā tālāk. Līdz ar to, ja negribās karināt kaklā, ja, tad noteikti var pārdot ražotājiem, un ražotāji to ieliks mobilos telefonos vai vēl kur citur. Līdz ar to tam ir gan tāda ticības lieta, gan greznuma lieta, gan arī, protams, industriāls pielietojums. Līdz ar to zinām vērtību tam būs vienmēr. Un, protams, resurss ir ierobežots. Ja, nav tā, ka to var no zila gaisa. Jebkurā mirklī kaut kur. Par Eiropas centrālo banku. Saprotu, vakar atgriezies no Frankfurtes. Kā jau es tajā pieteikumā minēju, izdarījāt tieši to, ko finanšu tirgi gaidīja, jeb neko. Es negribu piekrist, ka neko. Tūlīt par to parunāsim. Mēs pieņēmām lēmumu nemainīt likmes. Ja? Bet tas jau nebija tā, ka mēs neko nedarījām. Bet piekritīs, ka daudzās vietās jau īstenībā, reģionāls domāju, daudzās valstīs, īstenībā jau to likmes samazinājumu bišķiņ tā kā ēst sāka vajadzēt, lai kaut kā to stagnējošo ekonomiku iekustinātu. Jā, un mēs jau īstenībā to esam arī izdarījuši, un tur ir divi efekti. Bet pirms es atbildu uz tavu jautājumu, manuprāt, būtu interesanti arī varbūt pavērt to aizskaru un pazīt. Pie tā mēs vēl tiksim. Tagad lūdzu sākam ar svarīgu, kad mums tie kredītmaksājumi. Manuprāt, mēs skatāmies uz to, kas ir noticis pēdējos pāris gados. Centrālās bankas un Eiropas centrālā banka un Latvijas banka ir daļa no tā, un es esmu viens no tiem 26 cilvēkiem, kas par šiem lēmumiem diskutē un šos lēmumus pieņem, ir, manuprāt, izdarījuši ļoti labu darbu. Inflācija ļoti strauji kāpa, lielā mērā gan dēļ pēc pandēmijas efektiem, bet galvenokārt tieši dēļ Krievijas iebrukuma Ukrainā, kas uzzina kokā gan enerģijas cenas, gan arī pārtikas cenas, un līdz ar to, lai nobremzētu inflāciju, lai inflācija neiesakņojas, jo ar augstu inflāciju ekonomikas izaugsme nav iespējama. Ar augstu inflāciju galvenie cietēji ir iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, jo viņiem grūtāk sev pasargāt. Līdz ar to tas galvenais uzdevums bija nodzīt inflāciju lejā. Un tagad es teiktu, ka
Ir tiešām ļoti liels darbs padarīts. Mēs skatāmies uz vidējo inflāciju, kāda Eirozonā ir 2,5%. Ja? Vēl nav mērķis sasniegts, kas ir 2%, bet, ja esošās tendences turpinās, tad nākamā gada otrajā pusē jau tur vajadzētu nokļūt. Ja? Un ko tas ir ļāvis mums darīt? Tas ir ļāvis jau jūnijā spērt pirmo soli. Likmes jau ir sākušas mazināties. Mēs samazinājām likmes jūnijā par 25 bāzes punktiem. Ja? Un tam ir bijis ļoti, manuprāt, skaidra ziņa. Pirmkārt, augstākais likuma punkts ir aiz muguras. Otrakārt, mēs sākam ceļu lejup. Ja? Bet šis ceļš lejup par procentu likumu samazināšanu, protams, sākotnēji, tam ir jābūt ļoti piesardzīgam. Kāpēc? Tāpēc, ka ja gadījumā likmes samazina pa ātru un inflācija sāk atgriezties, tad visticamāk likmes atkal jāsāk celt. Un tādā gadījumā tad ekonomika ciestu vēl vairāk. Ja? Līdz ar to šajā brīdī, ko mēs darām? Mēs ļoti uzmanīgi sekojam tam, kas notiek ekonomikā. Ja? Un tad katra tikšanās, ik pa aptuveni reizi 6 nedēļās, kad mums ir šī monetārās politikas sēde, mēs izejam cauri, apskatot gan Eiropas ekonomiku, gan pasaules ekonomiku. Skatāmies, kas notiek ar inflāciju, kas notiek ar ekonomikas aktivitāti, kas notiek ar darba spēku, kas notiek ar ienākumiem. Ja? Un tajā brīdī arī pieņemam lēmumu. Jā, vakar mēs pieņēmām lēmumu atstāt likmes tajos līmeņos, kur tās ir. Ja? Jo likmes samazinājums tikko bija. Mēs redzam, ka tā izpratne, ka likmes pamazām ies uz leju, ir. Ja? Bet nākošā tikšanās mums ir septembrī. Kad mēs varam gaidīt septembrī? Mēs redzēsim jaunus 2 inflācijas mērījumus par jūliju un augustu. Mums būs jau jaunas prognozes par ekonomiku. Ja? Septembrī ir prognožu pārskatīšana. Mums jau būs skaidrāk zināms, kas ir noticis ar ekonomiku 2. ceturkšnī, jo tad būs 2. ceturkšņa dati un tā tālāk. Līdz ar to tad mēs redzēsim, kādu soli mēs spērsim. Pašreizējā brīdī finanšu tirgi ieceno, ka šogad vēl būs 2 likmju samazinājumi par 25 bāzes punktiem katrs. Ja? Līdz ar to pa 0,5% vēl uz leju. Ja mēs sekojam esošam tam ekonomikas dinamikas stāstam, ja nav kaut kādi negaidīti pārsteigumi, tad es domāju, ka finanšu tirgus gaidas lielā mērā saskana arī ar manu redzējumu. Ja? Bet, protams, šajā brīdī pateikt, ko precīzi mēs darīsim septembrī, oktobrī un decembrī, ņemot vērā to ļoti augsto nenoteiktību. Ja? Manuprāt, šajā brīdī mēs vēl vienkārši nezinām. Ja? Tad, kad tie lēmumi būs, tad arī mēs tos pieņemsim. Bet, manuprāt, līdz šim centrālās bankas un ECB tā skaitā rīkojušās ļoti pārdomāti, asi tajos brīžos, kad bija nepieciešams. Un ir absolūti skaidra viena ziņa, ka tas augstākais likuma punkts ir aiz muguras, un mēs pakāpeniski soli pa soli kāpjam lejup no tā kalna. Ekonomikai tas būs labi. Es domāju, ka noteikti līdzīgi kā juristiem, cik ekonomisti, tik viedokļi var atrast, un būs arī tādi, kas pastrīdētos par to monetārās politikas efektivitāti. Bet tas, ko es vēl gribēju pajautāt, tad, kad mēs medijos, un varbūt tādā, kas vairāk izplatīti starptautiskajā biznesa presē, kad runājam par Eiropas centrālo banku un šo centrālo banku vadītāju, to loku, kas tur ir, mēs tur piesaucam bieži šos dūjus un vanagus, jeb kādus, kas ir varbūt tādi fiskāli nadzīgāki un straujāk gatavi rīkoties, vai tādi, kas varbūt ir tādi pielaidīgāki, pie kuriem tad tu sev pieskaitītu vairāk? Īstenībā tas kategorijas ir es zinu, ka jums pašiem nepatīk, ka tās izmanto. Un viņas ir, mūsu prezidenti ECB jāsauc par pūci vēl, teiksim, biedā pūci. Mums ir tāds kārtīgs zooloģiskais dārs. Tas kategorijas var būt ļoti dažādas. Es gribētu teikt, ka esmu pragmatisks. Cilvēks skatoties uz to, kas tajā brīdī ekonomikai nepieciešams. Attiecībā uz likmju kāpumu, lai sabremzētu inflāciju, manuprāt, tas bija ļoti nepieciešams. Tagad, manuprāt, mēs esam ļoti skaidri tā dinamikā likmēm uz leju. Ja? Man rūpes rada tas, ka ekonomika tomēr Eiropā ir ļoti vāja. Ja? Tā izaugsme joprojām diezgan nīkulīga. Mēs redzam, ka arī Eiropā, piemēram, banku kreditēšana arī kopumā ir diezgan vāja. Ja? Bet ir jāsaprot, ka monetārā politika nav vienīgā politika, kas ekonomikas izaugsmi ietekmē. Ja? Tur ir virkne ļoti dažādu lietu, kas notiek ar ražīgumu, kas notiek ar
fiskālo politiku, kas notiek ar virkni darba tirgus politikām un tā tālāk. Monetārā politika ir tikai viena. Jā, tas ir rokas viens no pirkstiem. Jā. Un, lai darītu darbu pilnvērtīgi, tev vajag visus pirkstus. Līdz ar to ir jāiesaistās arī pārējiem. Bet monetārās politikas labā lieta ir tāda, ka viņi var būt ļoti ātri lēmumu pieņemšanā, un ir ļoti ātri, un īstenībā tas efekts ir jūtams krietni ātrāk. Bet atgriežoties pie tā tavu, manuprāt, bija interesants tas iegriezt, ka tur viedokļi ir dažādi. Un, manuprāt, šis arī ir tas, viens no būtiskajiem elementiem Eiropas centrālās bankas padomes darbā. Tur ir 26 cilvēki, centrālo banku vadītāji plus Eiropas centrālās bankas valde, ja, kuri diskutē. Ir ļoti dažādas perspektīvas, dažādi viedokļi, un līdz ar to diskusiju laikā mēs nonākam pie lēmumu. Bet, lai tu spētu diskutēt, tev ir tiešām jābūt ar ļoti labu izglītību, ja, tev ir jābūt ar pasaules klases izglītību, ar ļoti labu analītisko domāšanu, lai tu tajā diskusijā vari piedalīties un to diskusiju pavērst dažādos tev it kā saprotamos virzienos, kas ļautu palīdzēt pieņemt labāku lēmumu. Un tur tie cilvēki, kas mēs esam, tur tiešām ir cilvēki ar izglītību, ekonomisku izglītību, gan pasaules labākajās universitātēs. Daudzi no tiem ir bijuši ilgstoši pasniedzēji vai profesori, ja, ar tiešām pasaules līmeņa prasmēm. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī tādām mazām valstīm kā Latvija, jo, ja mēs esam labi šajās diskusijās, tad mēs varam palīdzēt pieņemt pēc iespējas kvalitatīvākus lēmumus. Jo tas nav par kaut kādu abstraktu eirozonu vai par abstraktu Eiropas Savienību. Tas ir par mums. Mēs esam daļa no eirozonas. Un spēcīga eirozona ir spēcīga Latvija. Līdz ar to mūsu rūpes ir, lai tur lēmumi tik pieņemti pareizi, ja, lai tie palīdzētu Eiropas ekonomikai, jo tad tas palīdzēs arī Latvijas ekonomikai, kas ir daļa no tā. Tā ornitoloģijas un putnu daļa un anatomijas un pirkstu daļa būtu... Es domāju, es vairāk esmu vanagu pusē. Jā. Jā, es vairāk... Kā tas process vispār praktiski notiek? Jūs sēžat pie, apaļa galda un Lagarde saka, Mārtiņ, tagad tava kārta runāt. Kā tas process īsti notiek? Aptuveni tā tas arī ir. Aptuveni tā tas arī ir, bet tur neizsauc, ko tu par šo domā. Cilvēki paši piesakās. Jā. Jā. Bet, ja tu tur tikai sēdi un klusē vai atkārto, teiksim, to, ko ir teikuši citi, tad tu esi pasažieris. Ja? Un tad tev to pienesumu iedot ir ļoti grūti. Es skatos uz Latvijas bankas reputāciju, un man reputācija, es domāju, mūsos ieklausās. Ja? Reputācija mums ir ļoti laba. Un tas ir, manuprāt, Latvijai noteikti nāk par labu, bet šeit man noteikti ir jāuzsver milzīgs paldies arī maniem kolēģiem. Ja. Lai arī kāda man būtu izglītība, ja, es, protams, viens pats nevaru visu to izdarīt. Līdz ar to tas komandas stāsts ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet šeit tiešām, jo kvalitatīvāks tu esi, ja, jo labāk tu spēj diskutēt, jo lielāk tev ir loma un ietekme uz gala lēmumu. Tur nav tā mazās valstis, lielās valstis. Tur ir, vai tev ir funktieris, vai tev nav funktieris. Un tādā veidā tā diskusija notiek. Labā lieta, manuprāt, kas ir ļoti laba, ir, ka diskusija tiešām ļoti atvērta, diskusija ir ļoti godīga, un Lagardes kundze tiešām ļauj izteikties, ja, un nonākt pie šī secinājuma. Un kas, manuprāt, arī ļoti uzlabo šo lēmumu kvalitāti. Jā, jo ir dažādi viedokļi. Tajā brīdī, kad tas gala lēmums ir pieņemts, kas tālāk ejiet, nezinu, visi vakariņās vīnu dzert kopā vai visi tālāk pa mājām un miers? Ir arī vakariņas. Ir arī vakariņas. Jā. Nē, tas darba režīms ir apmēram tāds. Jā, es parasti ierodos Frankfurtē otrdien. Jā. Otrdien, īstenībā viss sāks jau iepriekšējā nedēļā. Jā. Iepriekšējā nedēļā, protams, tu sāc gatavoties tajā sēdēji, un tad tev iedod kārtīgu paku, jā, tur 100 lapušu, jā, un tā ir tava nedēļas nogales izklaide. Jā. Līdz ar to pirms monetārās politikas sēdēm tu nedēļas nogalē to vien tik dari, kā lasi. Nedēļas sākumā to es izdiskutēju ar saviem kolēģiem. Jā, mēs savstarpēji, ja tā var teikt, izmečojamies. Jā. Dažādi viedokļi, skatāmies, kurš tad būtu labāks, ja, un atbilstošāks esošai situācijai. Otrdien es ierodos Frankfurtē.
Man parasti ir tikšanās ar dažiem maniem Frankfurtas kolēģiem. Ja? Un savukārt trešdien no rīta, parasti 9:00, mums sākas semināri. Ja? Un tas beidzas ar vakariņām. Ja? Un vakariņas mums kaut kur apmēram 9:00 parasti beidzas. Ja? Reizēm ilgāk. Ja? Reizēm ilgāk. Jā, protams, atkarīgs no darba kārtības. Ja? Ja darba kārtība ir krietni garāka. Vai cik labas sarunas notiek? Nē, sarunas, es teiktu, vienmēr ir ļoti kvalitatīvas. Ja? Un tas, manuprāt, ir viens no tiem man personīgi lielākiem ieguvumiem ir tiešām šīs kvalitatīvās diskusijas un dažādie viedokļi. Ļoti palīdz, un tos censos arī atvest saviem kolēģiem atpakaļ uz Latviju. Tad mēs izdiskutējām šīs lietas, ja? Un nākošā dienā, 8:00, ja? Mums sākās monetārās politikas sēde, ja? Ko mēs cenšamies pabeigt līdz pusdienas laikam. Un tad arī pusdienas, un prezidents kundze pēc tam dodas uz preses konferenci un stāsta par mūsu lēmumu. Ja. Tas ir tas īsais stāsts. Ja, bet tur, protams, ir 102 lietas apkārt tam visam, ja, gan analītiskā diskusija un darbs pirms sēdes, ja, gan arī sēdes laikā, jo šīs diskusijas tiešām ir tādas, ja tev ir funkcijas, kas balstās tiešām gan uz izglītību, gan uz to pieredzi. Ja? Un liela daļa no tā darba ir tiešām ļoti ekonometriska. Ja? Pēc būtības ekonomika daudzos gadījumos ir statistika, ekonometrija. Ja? Tev ir jāspēj tam sekot līdzi. Un tad tas funkcijas un intuīcija ja? Ļoti labi. Ļoti labi. Daļa no tā var dabūt. Ja? Protams, mēs nekad neatvērsim šo sapulču durvis. Ja? Es tā pieņemu, ka diez vai mēs redzēsim atklātas ECB mazliet no tā varat redzēt, piemēram, ikgadējā ECB ekonomikas konferences, kas tiek rīkotas Sintrā, ja? Portugālē, kur mazliet var redzēt, ja, teiksim, to diskusiju dabu. Tur ir tiešām akadēmiski pētījumi, ja, par kuriem tad diskutē un skatās, kā tas ietekmē izpratni par ekonomiku un lēmumu pieņemšanu. Tagad tas tā kā mazliet paver to aizskaru, kas īstenībā notiek lācītim bēdrā. Ja. Analītisks darbs, pēc tam diskusija un pēc tam politikas lēmumu pieņemšana. Ja. Tā kā apskatieties ierakstu, Sintru var redzēt. Ja? Man te ir viens spēcīgs jautājums, ko man nebija sākumā domāts prasīt, bet kolēģis uzprasīja, noteikti Kazākam vajag šito pajautāt. Šis ir ļoti svarīgi, ka viņš uzzināja, ka man būs ar tevi tā pirmā saruna. Ethereums vai Solana? Kurš šobrīd izskatās daudz sološāks? Tie visi ir spekulatīvi aktīvi. Ja? Un rēķinamies, ka naudu var vinnēt, gan arī zaudēt. Ja? Daudzos gadījumos tas ir līdzīgs kā loterijas biļete. Ja? Kaut ko dabūsiet, kaut ko pazaudēsiet. Bet tehnoloģijas viennozīmīgi jau tiek ļoti plaši izmantotas finanšu sektorā un nākotnē arī tiks izmantotas. Pašreizajā brīdī mēs vienkārši īsti vēl nezinām kā, un tad tie ir dažādi mēģinājumi. Bet es neteikšu, kurā kriptoaktīvā investēt. Tas ir jūsu pašu ziņā, bet esiet piesardzīgi. Nu, lūk, Jāni, es teicu, ka atbildes nebūs tālāk tagad, bet es esmu uzprasījis. Tā ir atbildes. Ko jūs ar digitālo eiro darat? Kas tas tāds ir? Jā. Kāpēc? Man kā ļoti skeptiskam cilvēkam par šo lūdzu pastāst, kāpēc man kaut kādā veidā tam vajadzētu interesēt. Šī ir iešana līdz laikam. Šī nav skriešana pakaļ laikam? Es domāju, ka tur ir tāds ķermenis mazliet ir vienmēr. Ja? Tāpēc, ka tā ir jauna tehnoloģija, kur neviens līdz galam īsti nezina, kā viņi tiks izveidot un kā tā strādās. Un tad ir dažādi mēģinājumi. Viens pamēģina vienu, otrs pamēģina otru. Vien brīdi viens ir mazliet priekšā, otru brīdi otrs mazliet priekšā. Bet no centrālo banku viedokļa tā ir iešana līdz laikam tādā veidā, ka mēs... Bet man jau ir digitāls eiro, kas ir bankas konta, kas tad tāds... Tur ir baigā atšķirība. Un tieši tagad tev ir burvīgi iespēja izstāstīt to atšķirību. Digitālais eiro ir centrālās bankas saistības, centrālās bankas nauda. Tas, kas tev ir bankas kontā, nav centrālās bankas nauda. Tā ir komercbanka nauda. Ikdienas iedzīvotājiem centrālās bankas nauda ir tikai un vienīgi skaidra nauda. Ja? Banknotes, monētas un tāda lieta. Tas ir tas, ko ikdienā cilvēks varētu saprast, ka tā ir tā centrālās bankas nauda. Lai gan monētas centrālā banka īstenībā tā ir Eiropas komisijas kompetence. Ja? Bet vienkāršot sakot,
tā ir tā centrālās bankas nauda, ko tu vari izmantot vienmēr, kas nekad nepazudīs. Komercbanku nauda, pēc būtības Komercbanku var noiet tīri teorētiski un praktiski pa burbuli. Ja? Labi, to mazina būtiski ir depozīta apdrošināšana. Ja? Līdz 100 000 jums tā naudiņa tiks atgriezt. Bet ja jums kontā ir vairāk kā 100 000 un banka noiet pa burbuli, tad jūs to naudu virs 100 000 pazaudēsiet. Centrālās bankas naudu jūs nekad nepazaudēsiet. Tas ir viens. Otrs variants ir, ko nozīmē iet līdz laikam? Tas ir palīdzēt cilvēkiem izmantot tās tehnoloģijas, ko viņi vēlas izmantot. Mēs skaidru naudu turpināsim nodrošināt, kamēr iedzīvotājiem būs vēlme to darīt. Tas ir ļoti svarīgi. Arī nacionālās drošības jautājums. Ja? Arī privātuma jautājums. Ja? Cilvēki varbūt tās negrib, ja, lai redz, ko viņš vai viņa pērk. Ja? Un ko digitālais eiro ļaus jums nākotnē maksāt? Protams, tas ir vēl darbs, viņš reāli neeksistē, un mēs vēl, tas ir ļoti sarežģīts projekts. Ja? Bet tas ļaus jums norēķināties arī digitāli, bet es pieminēšu divas lietas. Pirmkārt, privātums ļoti augsts, nekad mēs nezināsim, ko jūs pērkat. Ja? Tehniski tas ir iespējams zināt, ja? Bet tur būs dažādi ierobežojumi, lai neviens to nevar izmantot. Ja? Līdz ar to jūs nebūsiet anonīms, bet jums būs privātums. Ja? Jūs spēsiet norēķināties ar tām maksājuma sistēmām, kas pieder mums pašiem. Ja? Iedomājamies, ja ģeopolitiskā situācija sāsinās. Iedomājieties, ja jūs izmantojat, piemēram, mums naidīgas valsts maksājuma sistēmu. Vienā brīdī jums tā nauda vienkārši izkūp gaisā. Ja? Līdz ar to tas arī ir ģeopolitisks un drošības jautājums. Bet vai šajā gadījumā tad centrālā banka nesāk dublēt Komercbanku funkciju jau? Nē, mēs dosim iespēju Komercbankām turpināt pildīt savu darbu. Ja? Bet vienkārši viņām nebūs jāizmanto skaidra nauda, ja? Jo būs daļa iedzīvotāji, kas skaidra naudu. Piemēram, man bērni skaidra naudu vairs neizmanto. Ja viņiem vecmāmiņa uzdāvina naudu, ja, teiksim, dzimšanas dienā, tad parasti stāsti sekojoši, tēti, reku tev naudu, lūdzu pārskaiti man. Ja? Okay, jā. Es kā bankomāts strādāju. Ja? Bet daļa iedzīvotāji to skaidra naudu vienmēr. Iemaksas automāts. Tieši tā, jā, iemaksā un pārskaiti. Ja? Bet tas arī ir jautājums ģeopolitika, drošība, nacionālās intereses un tā tālāk. Iedzīvotāji to grib izmantot, mēs viņam nodrošināsim. Bankām arī mēs radīsim vidi, lai bankas to var izmantot. Uz šī pakalpojuma bāzes varēs veidot privātais sektors arī ļoti dažādus pakalpojumus. Ja? Gan gudros kontraktus potenciāli un dažādas citas lietas. Ja? Tas tehnoloģiskās iespējas ir. Mēs uzņēmējiem un iedzīvotājiem dosim tādu iespēju, ja? Bet pašreizajā brīdī mēs pie tā strādājam. Mūsu uzdevums nav izēst banku sektoru. Nē, bet mūsu uzdevums ir palīdzēt nodrošināt to, ka iedzīvotāji saņem pakalpojumu, kas ir kvalitatīvs, mūsdienīgs un tas ir drošs. Vēl viena lieta, kam es pieskāros šīs nedēļas apskatā un esmu piefiksējis, ka tu īstenībā samērā maz izteicies par šo tematu, vai man vismaz bija ļoti grūti atrast. Un tagad izmantojot iespēju, kā tev šķiet, cik dziļā sauzās pat labāk ir Real Baltica projekts? Tā nav mana joma, es detaļas tur tiešām nezinu, līdz ar to detaļu līmenī man arī komentēt nepieklāt. Bet es arī detaļu līmenī tev neprasu. Es prasu tev kā trīs lietas. Ekonomistam, Latvijas pilsonim, Mārtiņam Kazākam, kā tev šādā līmenī sajūta? Es esmu komentējis un varu vēlreiz, manuprāt, tur ir trīs ļoti svarīgas lietas šim projektam. Pirmkārt, tas projekts ir ļoti svarīgs. Viņš ir svarīgs gan ekonomiski, gan militāri, gan ģeopolitiski. Es atnākšu apkārt, ja tev būs jautājumi, izstāstīšu, ko es ar to domāju. Jā. Tas ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka šeit ir samērā pašsaprotam arī. Bet... Viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Otrakārt, mums viņš ir laika ziņā ļoti nepieciešams. Ja? Jo ātrāk mēs viņu dabūsim, jo labāk. Ja? Bet viņš ir svarīgs. Ja? Ekonomiski, militāri, ģeopolitiski. Bet trešā lieta, ko es noteikti gribu uzsvērt, un kas ir, manuprāt, to lielāko cepienu arī uztaisījis sabiedrībā, ir tas, ka šis ir uzticēšanās jautājums.
Es pieņemu, ka uzticēšanās ir bišķiņ sarežģītāk, pieņemot mums tas formāts brīvāks, ka, ja varbūt izpildītāji netaisa mēslus, tad mēs varbūt kaut kā bišķiņ vairāk uzticāmies. Šis arī ir tas uzticēšanās stāsts, un, manuprāt, viņš ir nepieciešams, jo ātrāk, jo labāk, bet esam saprātīgi, bet otrs, ka iedzīvotāji uzticās, ka tas ir viņa interesēs, un projekts kā tāds ir viņa interesēs, bet ka tas ir tiek kvalitatīvi un labi pārvaldīts. Un ar to, manuprāt, šajā brīdī ir vislielākās problēmas. Ja? Tur jautājumi ir vairāk nekā atbilžu gan par finanšu pārvaldību, gan par projektu pārvaldību kā tādu, gan par sabiedrības informētību un tā tālāk. Ja? Tas saraksts ir diezgan garš, bet viennozīmīgi Latvijai tas ir ļoti svarīgs un vajadzīgs projekts. Vai tev ir sajūta un ticība, ka tajā 30. gadā tu varēsi iesaisties vilcienā un aizbraukt? Es ļoti ceru, bet diez vai. Ļoti līdzīgi manai sajūtai. Bet jautājums ir arī, ko mēs no tā projekta gribam. Jā, un es uzsvertu pāris lietas. Protams, valsts naudas maksas nav bezizmēra. Jā. Nē, šeit mēs runājam par arī naudas summām, kas pārsniedz valsts maksu izmēru apmēram, nevis... Nav tik traki. Valsts naudas maksa nav. Noteikti, mēs skatāmies miljardos katru gadu. Ir krietni lielāks nekā šis budžets, bet mums arī ir virkni citu vajadzību. Ja? Tur tā nelielā problēma. Nevar visu dot šim projektam, bet es domāju, un tie nākošie soļi, un esmu ļoti pārliecināts, ka arī atbildīgās institūcijas pie tā strādā. Ja? Redzēsim, kāds būs iznākums. Tad uzbūvē to asaku, un tas pārējās lietas tad piebūvē klāta, bet mums ir ļoti svarīgi viņš vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mums ir osts un nav tur ko vest. Ja? Līdz ar to loģistikas stāsts ir, manuprāt, ļoti svarīgs. Aizmirstam par austrumiem, rietumiem. Kaut kādas plūsmas tur būs, bet uz tā mēs nākotnē neuzbūvēsim. Ja? Arī augstā kara laikā rietumi ar Padomu Savienību tirgojās, bet tās bija ļoti mazas plūsmas. Un es mudinātu, jo ātrāk, un vairāk kārt to esmu teicis, ka jo ātrāk mēs meklēsim izaugsmas iespējas mūsu sadarbības partneros, nevis potenciālijos iebrucējos, teiksim, kas mums tur dzīvi maitā. Ja? Skatāmies rietumu virzienā, skatāmies mūsu strateģisko partneru virzienā. Pasaule ir pietiekoši plaša, skatāmies uz visiem citiem tirgiem, bet mums ir vajadzīgi jauni koridori, un plūsmas, un līdz ar to saslēgt ir ļoti svarīgi, un arī, tas ir viens no stāstiem. Otrs, protams, militārs. Ja. Kravu pārvietošana ir arī ļoti nepieciešama, bet veidojam tad līdz ar to loģistikas centru. Ja. Skatāmies to minimālo, kas šajā brīdī ir nepieciešams, lai to projektu palaistu, un tad jau piebūvēs pēc iespējām un nepieciešamības pēc tam nākotnē. Man jau pašam šķiet, ka īstenībā vienkārši ar pie Reizeli par tālu aiziet. Man šķiet, ka to projektu vienkārši vairs nevar neuzbūvēt. Jo tas, kas mums vēl nāk klāt, ja mēs atcēmies, mums ir jāatmaksā Briselē tas, ko mēs esam saņēmuši no viņiem, kur nav nekādas mazās summas. Pat nojauktās katedrāles, kas ir uzcelts vai iekonservēt kaut kādā veidā, mums Rīgā arī prasa naudu. Tur mēs esam mums ir saistības pret mūsu kaimiņiem. Ir šis arī NATO aspekts šajā visā. Es arī vienkārši domāju, ka kaut kā ar Dievas pusēm un būs mokoši un sāpīgi un kaut kā ar pēcpusi pa priekšu iziet durvīm, bet pa durvju ailu, bet ka beigās tam ir vienkārši jābūt. Jā. Jā, tam ir jābūt. Tas Latvijai svarīgs. Iedošu vēl vienu aspektu. Ja? Igauniem ir somi. Lietuviešiem ir poļi. Viņi savstarpēji sadarbojās, viņi kļūst spēcīgāk. Mums tāda dabiska partnera blakus, fiziski blakus, izņemot lietuviešus un igauņus, nav. Ja? Līdz ar to fizisko savienojumu mums noteikti vajag, mums jāturās kopā, tad mēs būsim spēcīgāki. Ja? Otra lieta, tas ir fiziskais stāsts, ja? Bet, protams, mums arī ir pāri jūrai Zviedri, ja? Un tā. Līdz ar to mums ir tiešām jānosargā un jāveido savu nākotni nevis kā vienam atrautam elementam, bet kā visam reģionam kopumā, tad mēs būsim stiprāki. Pašreizajā brīdī, manuprāt, arī Rīgas loma iepriekšējās 10 gadēs nav pietiekoši novērtēta. Rīga vēsturiski ir bijusi Baltijas metropole, ko mēs pašlaik redzam, ka Viļņa ir augusi nevis kopā ar Rīgu, bet uz Rīgas rēķina. Ja. Un tas mums nav labi. Ja? Līdz ar to mums ir
jāstiprina arī Rīgas loma, un tas palīdzēs visai Latvijai kļūt spēcīgākai un jāatrod tas risinājums, lai lietuvieši un igauni ir ieinteresēti arī ar mums sadarboties. Un Rail Baltica būtu viens no stāstiem. Jā, tā kā, tas ir viens no elementiem, kā mums nākotnē kļūt stiprākiem, neizkrist no šī vienādojuma, jo, diemžēl, ģeopolitika ir mainījusies. Jā, un tas būs ilgstoši. Un, lai arī cik labi mēs būtu, mums jābūt pēc iespējas spēcīgākiem. Ja? Bet mēs būsim spēcīgāki kopā ar saviem sabiedrotajiem. Līdz ar to sadarbojamies, mācāmies sadarboties paši, ja? un sadarbojamies ar saviem draugiem un sabiedrotiem. Tāpēc arī es teicu, tas trešais punkts, manuprāt, ir ļoti kritiski svarīgs. Ir tā savstarpējā uzticēšanās. Uzticēšanās no iedzīvotāju puses, ka valsts tiešām šo projektu paveiks, un tas būs kvalitatīvs. Ja? Un iedzīvotājiem uzticēšanās savstarpēji, ka mēs varam savstarpēji sadarboties, darīt sarežģītas lietas. Jo katrs atsevišķi tad dara kaut ko vienkāršu. Jā. Uz nedaudz filozofisks nots ir taisnība, ka ekonomisti visam zina cenu, bet nekam nezina vērtību. Nē. Nu, lūk, paskaidro. Jā, visam cenu tu zināt nevar, ja? Bet bez vērtībām tādā pasaulē, kur nav ētikas, kur nav kaut kāda morāles kodeksu, ja? Es domāju, ka dzīvot neviens negrib. Tā ir nežēlīga plēsoņa pasaule, ja? Un mūsu sabiedrība ir veidota pavisam citādāk. Ja? Vērtība, vai nauda nesmird? Manuprāt, smird. Ja? Līdz ar to tas ir tāds pats jautājums. Ja? Ir jāizvēlās, ko tu dari. Ja? Katru rītu ir jāceļās, jāstāsta spogulī, ja? Un līdz ar to labāk dzīvot godīgi un ētiski. Un tad jātāk. Nobeigumā gribēju vēl tev pajautāt vienu lietu. Tev decembrī beidzas pilnvaru termiņš. Vai tu esi gatavs kandidēt uz vēl vienu termiņu? Jā. Protams, es domāju, ka darbs ir padarīts ļoti labs. Jā. Tas, ko es solīju iepriekš, lielā mērā ir izpildīts. Es pat teiktu ar krietnu uzviju. Kaut vai atceramies, kādā situācijā bija Latvijas banka 19. gada nogalē, kad es kļuvu par prezidentu, reputācija bija tik dziļā bedrē, ka pašreizajā brīdī, ko mēs redzam, Latvijas bankas reputācija ir top 5 valstī. Reputācija ir augstāka un uzticēšanās bruņotajiem spēkiem, valsts prezidentam, policijai. Ja? Un tad uzreiz praktiski seko Latvijas banka. Tur man milzīgs paldies kolēģiem. Ja? Darbs tiešām padarīts liels. Latvijas iedzīvotāji to novērtē. Prieks strādāt un turpināt. Attiecībā uz efektivitātes lietām arī Latvijas banka ir pavisam cita institūcija, krietni efektīvāk. Ir, manuprāt, nepopulāri teikt, bet tas ir viens no mēriem, kā uz to skatās. Darbinieku skaits Latvijas bankā pa 20% mazāks centrālās bankas pusē, kad es sāku strādāt. Darām mēs krietni vairāk. Tajā laikā bija vēl viens elements, ja, ko es solīju darīt, ka mēs vairāk iesaistīsimies sabiedrībā, ja, sniegsim savu padomu, veidosim stiprāku analītisko jaudu, un to mēs arī darām. Ja, mūsu reputācija ir laba Latvijā, ir ļoti atzīta starptautiski, un darāmo darbu saraksts ir skaidrs, komanda ir stipra, ja, un man ir pārliecība, ka mēs varam Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, Latvijas sabiedrībā kopumā dot arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un viena no jomām, ko mēs nākotnē attīstīsim, un jau cieši pie tā strādājam, ir datu pārvaldība, ir inovācijas stāsts, ir jautājums par finanšu sektoru, kas ir ieinteresēts Latvijas ekonomikas izaugsmē, kas aktīvi sadarbojas ar ekonomiku, lielāka konkurence finanšu sektoru ietvaros, mūsdienīgi pakalpojumi, pieejami pakalpojumi ar lielu uzsvaru to, kas notiek reģionos. Ja. Pie visām šīm lietām mēs strādājam, ir diezgan daudz, kas padarīts, un ir ļoti skaidri plāni, ko darīt nākotnē. Es labprāt šo darbu darītu, un es domāju, ka esmu labi kvalificēts to darīt. Bet, protams, līdz decembrim vēl ceļš ejams. Dzīvosim, redzēsim. Labi, paldies tev, liels Mārtiņ, ka atnāci uz pirmo mūsu raidījumu. Es pat pilspēlu nometu. Bet viss kārtībā.
Saku tev paldies liels, Paldies tev. un saku vēlreiz paldies jums arī klausītāji un skatītāji. Šis bija pirmais raidieraksts Piķis un ģēvelis. Varēsiet klausīties, skatīties un meklēt mūsu katru piekdienu portālā tv3.lv sadaļā Piķis un ģēvelis, kā arī meklē mūsu tv3.lv Spotify un YouTube profilos. Paldies! Līdz nākamajai nedēļai! Atā!